Pēc 2 gadu gaidīšanas noslēgusies Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra ēkas rekonstrukcija. Teātris, kas pēdējos principiālos remontus bija piedzīvojis 20. gadsimta 60. gados, atjaunots un pārbūvēts atbilstoši šodienas prasībām. Uzlabots skatuves tehnika, uzlabots telpas skatītājiem, teātris piemērot cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tomēr teātris savu skatītāju vēl tikai gaida, bet ēkā pamazām iekārtojas aktieri. Ja godīgi, es vēl pati maldos teātrī, un ja man vajag kaut kur aiziet uz kaut kādu 509. kabinetu, tad es lūdzu kādu gidu, kas mani pavada. Jo es baidos šeit aizmaldīties, bija jau tāds stāsts ļoti smieklīgs, ka es aizgāju, ka te vēl bija remontdarbi, aizgāju paskatīties uz lielo zāli un es aizmaldījos. Un es zvanīju kolēģiem, lai nāk mani glābt. Rekonstrukcija veikta ar lielu pietātu pret vēsturi un tradīcijām. Saglabāts slavenu viesu autogrāfus sienas, saglabāts 19. gadsimta spogulis vestipilā. Rūpīgi atsegts un apmīļots ik rotājums. Teātrī atgriežas arī tā leģendas un мīļlietiņas. Первое, что я принесу в свою гримерную, это вот эту кружечку. Я буду менять сюда вот да, эту кружечку. Потому что она такая маленькая. И кофе перед спектаклем. Вот она была со мною. И когда я выходила на сцену в «Варшавской мелодии», в «Человеке из Ла-Манчи», в «Исайской истории», в «Гамлете», в «Чайке», скродер dienās silņšos, kad spēlēja Антонiju. Вот. Это моя вот подружка, которая столько лет со мной. Вот эта кружечка. Sezonu Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris sāks ar 2 iestudējumiem oktobrī. Lielajā zālē jaunais teātra mākslinieckais vadītājs Igors Koņājevs iestudē Viljama Šekspīra 12. nakti, pirmsrāda 2. oktobrī. Savukārt 17. oktobrī jauno teātra mazo zāli atklās Mihaila Gruzdova, Alekseja Ščerbaka starpstacijas iestudējums. Zana Radzobe, Artis Baņķieris, Diena TV.